Vienlaicīgi dotajā brīdī ir tāda pati situācija, kā mūsu valstī. Cilvēki ir neziņā un panikā par rītdienu. Ir spēcīgs darba apjoms samazinājums un cenu dempings. Diemžēl neviens treknajos gados negaidīja tik lielu sitienu zem jostas vietas. Valsts inflācijas apkarošanas plāns un globālā ekonomiskā situācija novedus arī mūsu nozari tur, kur tā ir. Protams, ka šīs dienas situācija sagādā lielu prieku un baudu pasūtītājiem, jo viņi var diktēt cenas, bet diemžēl tas ietekmē mēnēcības ar kvalitāti, kā arī mēnēcības firmu izdzīvošanu. Latvijas mēnēku biedrība nevar ietekmēt brīvā tirgus cenu politiku. LMB var tikai taisināt mēnēcības pakalpojumu sniedzējus, vienmēr liecināt savu darbu un nedarot to pa maižu šķēru. Tas atmetīs mūs ne tikai 3 vai 4 gadus atpakaļ, bet var pat iznīcināt mēnēcības nozari. Un ticiet, pasūtītāji ieradumi dabūt mūsu darbu par zemu cenu ir grūti maināmi. Vēlos aicināt aizdomāties ne tikai par firmu, bet arī par darbinieku labklājību. Pēdējā laikā ir bieži parādīt mēnēcības konkursu rezultātus pārsūdzēt iepirkuma uzraudzības birojā. Tas liecina, ka valsts un pašvaldību iepirkuma sistēma ir jāmaina, pieaicinot konkursu izvērtēšanā nozares ekspertus. Joprojām kavējas ģeodēzijas nozares likumdošanas sakārtošana, lai arī LMB pārstāv aktīvi piedalījās likumprojektu apspriešanā starpministriju sanāksmēs. Valsts vīri, diemžēl, neinteresē mūsu ierosinājumu, jo valstī ir jāgaranē likumu un MK noteikumu normu ieviešana, kas prasa izdevumus no valsts budžeta. Lai izdzīvotu valsts un pašvaldību iestādes, domāt tikai, kā no mēdniekiem iegūt maksimālo materiālu nodrošinājumu, un tām ir vienaldzīgs mūsu nozares attīstību un izdzīvošanu. LMB ir jāsaglabā modrība un jāseko līdzi jebkurām likumdošanas izmaiņām, kuras var ietekmēt mūsu nozari un jāizstāv mēdnieku un nozares intereses. Aicinu biedrus būt aktīvākiem, nākt uz valdes sēdēm, piedāvāt savus priekšlikumus, kas varētu uzlabot mēdnieku biedrības darbību un aizstāvēt mēdniekus. Novēlu jums visiem pēc iespējas mierīgāk pārdzīvot šo laiku, saglabāt savas firmas un darba vietas.